Esiet sveicināti Samantiņas pasaciņās. Turpinam sekot līdzi mazās raganiņas piedzīvojumiem. Labi nodomi. Mazā raganiņa uz jaunās slotes aizšāvās prom kā īsta viesuļvētra. Ar plīvojošiem matiem un plandošu lakutiņu viņa drāzās pāri ciema jumtiem un torņiem. Abraks ar nagiem stingri ieķēries tupēja viņai uz pleca. Uzmanies! Viņš pēkšņi ieķērcās. Baznīcas tornis! Pēdējā brīdī mazā raganiņa paspēja pagriezt slotu sāņus. Citādi viņa pavisam droši būtu palikusi karājumais torņa smēlē. Vienīgi priekšauts uzdūrās uz dzelzs gaļa knābja. Čirks! Un priekšauts pārplīsa vidū pušu. Lido taču lēnāk, Krauklis rājās, nolauzīsi kaklu ar tik traku skriešanu. Vai tev prāta vairs nemaz nav? Man ir, mazā raganiņa sauca, bet slotai nav. Tā vēlota sākusi trakot. Ar jaunām slotām ir tāpat kā ar jauniem zirgiem. Vispirms tās vajag pieridināt un iejāt. Ja var tikt cauri tikai ar vienu saplēstu priekšautu, tad ir laimējies. Taču mazā raganiņa bija gudra. Viņa visādi pūlējās slotu izvadīt klajumā. Tur viņai vairs nebija kur ieķerties. Spītējies, vien spītējies, viņa sauca slotai. Kad tu no spītēšanās nogursi, tu kļūsi prātīga, nu! Slota kā spēdama centās atbrīvoties no mazās raganiņas. Tā taisīja vistrakākos krustu šķērsu lēcienus, izslējās un krita lejup, nekas nelīdzēja. Mazā raganiņa arvien vēl turējās un neļāva sevi nokritīt. Beidzot slota padevās. Viņai spēki bija galā. Tagad visām mazās raganiņas pavēlēm slota klausīja uz vārda. Padevīgi viņa lidoja gan ātrāk, gan lēnāk, gan uz vienu, gan uz otru pusi. Nu redzi, nu, mazā raganiņa apmierināta sacīja. Kāpēc tā nevarēja uzreiz? Viņa sakārtoja drēbes un lakatiņu. Tad mazā raganiņa uzšāva slotai ar delnu pa kātu, un viņa mierīgi aizlidoja meža virzienā. Jaunā slota bija kļuvusi rāma kā jēriņš. Viņa lidoja pāri koku galotnēm un raudzījās dziļā lejā uz klintīm un kazinājiem. Mazā raganiņa apmierināta šūpoja kājas. Viņa priecājās, ka vairs nav jāiet kājām. Viņa māja zaķiem un stirnām, ko pamanīja biezoknī, un skaitīja lapsu alas. Skaties, mednieks pēc kāda brīža Krauklis Abraks ieķercas un norādīja ar knābi lejup. Es redzu viņu, mazā raganiņa sacīja, viņa savilka lūpas un pakš. Uzspļāva medniekam uz apmalas. Kāpēc tu tā darīji? Abraks jautāja. Tāpēc, ka man patīk, hihihihi, viņa ķiķināja, un mednieks domā, ka lietus līs. Krauklis kļuva nopietns. Tev tā nepieklājas darīt, viņš nosodījuši sacīja. Laba ragana nedrīkst spļaut uz cilvēkam uz platmalas. Ak, beidz, viņa pikti iesaucās, bet lūdzu, Abraks aizvainots noķercās. Krūsmāte Rumpumpele par šādiem jociņiem tikai priecāsies.
Negaisa ragana? Kas šī par daļu? Liela daļa krauklis iesaucās. Iedomājies tikai, kā viņa priecāsies, ja tu līdz nākamajam gadam nebūsi kļuvusi par labu raganu. Vai tu gribi sagādāt viņai šo prieku? Mazā raganiņa sparīgi kratīja galvu. Ja nemaldos, tieši to tu gribi, Abraksts sacīja. Tad viņš apklusa. Mazā raganiņa arī klusēja. Par Abraksta sacīto bija vērts padomāt. Sadrūmusi, viņa lauzīja galvu. Taču, jo vairāk mazā raganiņa domāja, jo skaidrāk saprata, ka krauklim taisnība. Kad viņi pārvedās mājās, mazā raganiņa sacīja, taisnība gan, man jākļūst par labu raganu. Tikai tā es tikšu vaļā no šīs rumpumpeles. Zili zaļa viņa kļūs aiz dusmām. Tāda viņa kļūs, Abraksts ķērca, bet tev gan kopš šīs dienas vajadzētu darīt tikai labu. Labā netrūkst, viņa apsolīja. Paldies, ka klausījāties! Līdz nākamajai reizei!